Labrīt visiem! Prieks būt šeit. Un, jā, šodien pārstāvu asociāciju Latvijas koks un padalīsimies ar praktiskajiem piemēriem, ko mēs jau darām un cenšamies darīt un turpināt un vairot šajā te STEM jomā. Es piekritīšu iepriekšējiem runātājiem par to, ka mums ir vajadzīgi STEM speciālisti, un tieši par to arī mēs pastāstīšu. Gatavojoties šim webināram, es veicu tādu ļoti mikroskopisku aptauju, aptaujāju savus līdzcilvēkus, pajautāju, ar ko jums asociējas vārdu šis te burtu salikums STEM. Un atbildes no dažādu interešu un vecuma grupām bija eksperimenti, inženieru zinātnes, burvīgi, ka jau konkrēti zinātnes centri Ventspilī un Cēsīs, tāpat arī būvēt, zīmoks, šūnas, kaut kas tāds. Un 6-gadīgs pārstāvis, starp citu, ļoti drosmīgi atbildēja, ka jā, viss skaidrs, kas ir STEM, tas ir Lego, būvēt, planšetes, programmas, tā kā tas bija tāds lielisks piemērs redzēt, kā STEM pulciņi jau agrīnā vecumā palīdz vairot šo te izpratni. Bet, diemžēl, ir tādi izaicinājumi STEM jomā, ko arī mēs kā asociācija redzam. Tad vispirms tie jau ir arī šī gada centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā. Šogad tie bija 53%. Kas ir diezgan zemu, un par šo aspektu mēs runājām arī ar Aleksandru Ivanovu, kas ir Latvijas matemātikas skolotāju apvienības priekšsēdētāja, un viņa arī norādīja to, ka šie ir diezgan zemi rezultāti, un īpaši kritiski ir arī skolēnu skaits, kuri vispār nenokārto eksāmenu matemātikā. Tad šajā gadā vidusskolā tie bija 2812 vidusskolēni un 310 pamatskolēni, kas ir skumīgi, jā. Šī te problēma, šis te izaicinājums noved tālāk pie mūsu jau nozares lielā izaicinājuma šodien, rītdien un nākotnē, ja mēs šodien, kā saka, palaidīsim to visu garām, inženieru tehnisko speciālistu trūkums. Ar to, kā jau minēju, saskaramies jau šodien. Un vēl kāds tāds izaicinājums ir, sākoties šeit te skolu reformai, skola 2030, mēs sadzirdējām no skolotājiem, ka pietrūkst materiālu, pietrūkst šo te jauno skolu materiālu, ko integrēt mācību procesā, pietrūkst resursu un laika tā izstrādei. Tad, skatoties uz šo visu, mēs kā nozare pavaicājām sev, kā mēs varam iesaistīties. Un tad asociācija Latvijas koks aktīvi iesaistās izglītības iniciatīvās un cenšamies vairot šo te sadarbību. Tas, kā mēs to redzam, ka atslēga ir sadarbībā starp nozari, sadarbībā starp uzņēmumu un skolu. Tam visam jābūt tādā sinerģijā, un mēs ticam, ka sadarbība ir atslēga, tāpēc man arī prieks jau dzirdēt, kādas iniciatīvas jau tiek plānotas un ko jūs vēl šodien dzirdēsiet. Bet tad, jā, par asociāciju mēs apvienojam kokrūpniecības, kokapstrādes uzņēmumus, organizācijas, izglītības iestādes, Latvijas kokrūpniecības federāciju, visus, kuriem rūp šodiena un Latvijas nākotne. Bet tā Latvijas nākotne vairs nav tāds abstrakts jēdziens, tas jau ir šodienas praktiskais jautājums, ko mēs darām soli pa solim. Un kā jau es iepriekš minēju, jā, tad mēs redzam to kā sadarbību. Satikt skolotāju, satikt skolēnu un satikt nozari. Jeb skolēnam dot iespēju satikt viņa nākotnes darba vietu. Jā, es jau pātru aizbraucu uz nākamo slaidu, bet es gribēju pavaicāt,
par čemodānu kādas asociācijas nāk. Nu, parastiem cilvēkiem it kā tas ir ceļojums, atvaļinājums, un būtībā čemodāns tāds pārmaiņu vēstnesis, vai ne? Bet, ja jūs esat dzirdējuši kaut ko, ko dara asociācija Latvijas koks, tad visticamāk, ka viena no asociācijām arī būs šis lietkoku čemodāns. Un par to tad es arī pastāstīšu par tādu vienu praktisko piemēru. Tātad lietkoku čemodāns. Viņš izskatās tieši tā, kā jūs redzat bildē, tāds kartona čemodāniņš, un būtībā tas ir izstrādāts mācību materiālu komplekts, lai dabas zinībās, fizikā, ķīmijā un arī šogad pievienosim matemātiku, lai šajos priekšmetos varētu integrēt praktisko pieeju mācībām. Tas ir ar eksperimentiem. Un mums mērķis šī čemodāna izstrādē bija veidot tādu radošu, praktisku pieeju skolēnam, lai viņam ne tikai ir iespēja uzzināt teoriju, bet redzēt, kā praksē izskatās šie teorētiskie aprēķini un formulas. Un sniegt šo pieredzi, lai skolēns jau agrā vecumā dabūtu to emociju. Well, šis ir interesanti, es gribu vēl, lai tas priekšstats par STEM, viņš ir tāds ļoti aizraujošs un piepildīts. Nu, lūk, šajā čemodānā nāk līdzi tātad materiāli 11 eksperimentiem un arī metodiskais materiāls, kā izmantot šos eksperimentus. Tur ir gatavas darba lapas, gatava mācību stundas metodika. Tā kā principā viss, lai skolotājiem atvieglotu arī bez tādām priekšzināšanām, varbūt, lai atvieglotu eksperimentu veikšanu ar koksni. Pamatā ar koksni. Šogad čemodāns ir nonācis jau gandrīz 100 skolās. Mums tie braucieni vēl joprojām aktīvi turpinās, izņemot šajā nedēļā skolēnu brīvlaikā, tad mēs arī atpūšamies, bet principā mēs braucam pa visu Latviju. Un mūsu eksperimentos un vieslekcijās piedalījušies jau 3,5 jauniešu, kas ir tāds gana liels cipars, un esam par to gandarīti, un redzam, ka ir šī vajadzība. Un tātad skola no mums saņem ne tikai lietkoku čemodānu, bet arī vieslekciju. Un vieslekciju vada mūsu burvīgie lektori, tātad projekta lietkoku čemodāns līdzautors Kārlis Dzelzītis, nozares eksperts Pauls Beķeris, un arī pētnieki no Koksnes ķīmijas institūta. Attēlā var redzēt Danielu Godiņu. Tā kā mēs braucam ar pieredzi un parādam skolotājiem, kā var vēl savādi novadīt mācību stundu. Un tad viesojamies kā nozare jau pie skolas. Un, šajos attēlos var redzēt, ka mums tās nodarbības ir ļoti praktiskas. Ja jūs vēlaties redzēt vēl plašāk, tad mūsu Facebook lapā Asociācija Latvijas koks ir atrodami ļoti daudz skolu ieraksti, kur skolas pašas fotografē un dalās par to, kāda pie viņiem bijusi mācību stunda. Un tas ļoti priecē. Vēl viena tāda kompetence, ko mēs cenšamies iekļaut šajās vieslekcijās, ir sadarbība un komanda. Jo arī te var redzēt attēlos, skolēnus mēs aicinām sadalīties komandā un sadarboties un kopā darīt, līmēt, laust, atbalstīt vienam otru, jo bez šaubām arī šī prasme ir tā, kas nākotnes darba tirgu ir vajadzīga, un bez prakses to nekādīgi savādāk citādāk nevar iemācīties. Nu tā, un lai mēs visus šos labos darbus varētu veikt un tiešām nogādāt skolai šo pieredzi, tad mūs atbalsta, šo iniciatīvu atbalsta gan nozares uzņēmumi, gan fondi. Un šajā rudenī esam patīkami pārsteigti par vairāk kā 20 uzņēmumu atbalstu šai lietkoku čemodāna iniciatīvai. Un kas ir īpaši forši, ka
uzņēmumi izrāda tādu spēcīgu reģionālo patriotismu, un konkrētā uzņēmuma reģiona skolas, tad viņi arī visbiežāk izvēlās atbalstīt, un par to tiešām ļoti liels prieks. Un tāpat šai iniciatīvai noticējis arī fonds Augt un Meža attīstības fonds, tā kā šis te atbalsts arī mums pašiem rāda, ka jā, mēs esam uz pareizā ceļa un praktiskais tēma izglītībai būt. Tad vēl iziešu cauri tādam digitālam risinājumam. Mums ir arī izstrādāta mācību spēle Koksne. Un tā ir digitāla interaktīva spēle par koksnes īpašību izzināšanu. Tur ir ar bioekonomiku saistīti jautājumi. Tā kā šī spēle arī ir brīvi pieejama jebkuram skolotājam, vecākam, jebkuram, tāpēc aicinu droši apmeklēt mūsu mājaslapu, kas redzama slaidā, vai arī noskanēt QR kodu, un tur jūs nonāksiet uz sadaļu mūsu mājaslapā, kur var bez maksas tikt klāt šai spēlē. Un aicinu ikvienu pamēģināt, arī pašiem būs interesanti, tur spēles forma ir gan kā klasiskā viktorīna, gan kā cirks. Un, jā, šo spēli mēs jau turpinam testēt skolās, meža izziņas pasākumos, un šajā gadā vēl plānojam papildināt ar vēl jauniem jautājumiem, tā ka šī spēle arī kā tāds dzīves organisms dzīvo, un mēs viņu papildinam. Un trešais praktiskais piemērs ir skolotāji. Tātad šis ir projekts, kur mēs jau nonākam pie skolotāja un aicinam skolotāju pie mums precīzāk. Un, mēs jau 3. gadu organizējam skolotāju profesionālās pilnveides apmācības no 2023. gada. Un līdz šim apmācīti 90 skolotāji jau. Un šajā gadā pienāks klāt vēl 40, jo mums tagad notiek vēl aktīvi 3. mācību grupa. Un mērķis šim te projektam ir pilnveidot un iedvesmot skolotāju dažādās kompetencēs. Mēs esam nofokusējušies uz 3 lieliem blokiem – tehnoloģijas, komunikācija un konfliktu risināšana, un arī līderība un komandas darbs. Mēs ticam, ka skolotājs ir līderis savā klasē, un mēs esam gatavi iedvesmot un atbalstīt, jo arī līderim reizēm vajadzīgs kāds atbalstošs vārds un jaunas zināšanas. Un kas ir vēl super forša pievienotā vērtība tam, ka skolotājiem ir iespēja satikties. Tad, kad mēs izsludinām pieteikšanos pamatā mūsu Facebook lapā, tad es atvainojos. Tad mēs saņemam pieteikumus no visas Latvijas. Un skolotāji no visas Latvijas arī sabrauc pie mums. Gan no Liepājas, gan no Ventspils, gan no Durbas, gan no Vecpiebalgas tiekās visi vienu vietu. Un šī ir arī tāda forša iespēja satikties, tīkloties, pārunāt problēmu, jautājumus, apmainīties idejām. Tā kā šie te apmācību kursi arī vienmēr ir tāds pozitīvi iedvesmojoša pieredze. Ja interesē pieteikties, tad var sekot līdzi mūsu atvainojies. Paldies. Jā. Tātad var sekot līdzi jaunumiem mūsu Facebook lapā, tas ir tāds ātrākais kanāls. Mēs cenšamies izsūtīt arī skolām ēpastus, bet nu, Facebookā tur tā kā mēs to pirmo informāciju cenšamies ielikt. Nu tā, un ejot jau lēnām uz noslēgumu, nu, skaidrs, ka cilvēks nekad nebūs pielīdzināms mašīnai. Bet tas, kas paliks nemainīgi, arī attīstoties tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un radoties vien jaunas un jaunas risinājumus, cilvēks paliks tas, kurš vada mašīnu, tas, kurš kontrolē, māca, un tāpēc jauni speciālisti, kompetenti, gudri, motivēti cilvēki mums būs vajadzīgi. Viņi ir vajadzīgi jau šodien, un viņi noteikti būs vajadzīgi rītdien. Tāpēc man liels prieks, kad šī tēma kļūst arvien aktuālāka. Un tādā noslēgumā, kur tuvākais datums, kur mūs varētu satikt
un satikt arī citus domu biedrus, ir 28. oktobris Liepāja fórums sadarbības kods, kur kopā ar Jelgavas tehnoloģiju vidusskolu organizējam šo te tikšanos gan izglītības iestādēm, gan pašvaldībām, gan uzņēmumiem. Tāpēc aicinām pieteikties, ieeja ir brīva, un ja sanāk, tad tiešām tiekamies iespējams jau Jelgavā. Nu tā, tas īsumā arī viss. Paldies jums!